deg. Esiet sveicināti, man sauc Raimonds Dunki, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šodien pie galda pasākumu vadītājs, zemessargs, cilvēks, kurš mēdz noturēt sarunu pareizajās sliedēs, pat tajos brīžos, kad tie citi cilvēki, kurus viņš intervē, tās sliedes paši grib pārbīdīt. Dāmas un kungi, Aivis Ceriņš. Raimonds, čau. Prieks, paldies par aicinājumu. Ai, cik ziemas, cik vasaras, vai ne? Es domāju, vairāk te būs karsta vasara. Jā, kā tev pašam ir ar karstajiem ēdieniem? Pirms tam runājot, tu teici, Jā, ļoti mīli, ļoti cieni. Jā, es teiktu, ka es esmu masvēdienu cienītājs. Man Dienvidāzija ļoti mīļa, zemeslodes, tas reģions viss, un tur diezgan daudz asvēdienas ēd. Tā izņemta, kas ir primārais, un tad jau ejot uz to pus tālāk. Tur bez asēdiena gan tāpēc, ka viņi ēd, jo viņiem garšo, un otrs ir aspekts baktērijas. Ja tu tomēr ēd asvēdienu, tu vari atļauties arī uz ielas ēst saucamo street food no rokām, nenomazgāt rokas uzreiz. Tas bacilīts var aiziet bojā. Kas tev varbūt visvairāk biedē no mūsu turpmākās sarunas 10 dažādu līmeņu progresijā, ja mēs to tā varam teikt? Kur padalīt tev biedē visvairāk? Droši vien, ka tā pēdējā tā atombumba. Jā. Visticamākais, ka jau kaut kur šajā reģionā es sāku šaudāt, tāpat kā es parasti strādāju, vadot kāzas pie altāra. Zinu, ka vienmēr nāk līgava. Līgavainis man parasti stāv blakus. Es tā paskatos, un viņš stāv un nāk pretī līgava ar savu tēti. Un parasti čalim vai vīrieti, viņam asars birst tā lēnām slīd pa vaigiem. Un tajā brīdī man arī tā, ka es nevaru izturēt, es vienmēr paraudu līdzi. Jā, man šķiet, ka paraudā kādreiz ir forši un skaisti. Tā nav kauna lieta. Man patīk, ka kaut kur anekdošu lapusēs vai kaut kur citur bija frāze par to, ka neraud tikai ķieģelis. Jā, arī tevi minētajā zemesardzē. Es jau aizpagājušajā nedēļā uz vēdera rāpojot raudāju. Tik smagi, fiziski grūti. Es negalvoju, ka no pirmās mērķis būs tieši šis te efekts, par ko mēs tagad runājam. Jā. Pie 6. 7. gan, bet es domāju, sākam ar kafijas randiņu. Un par ieslēgšanas rituāliem runājot, un cik mūsu saruna arī tagad tikai sākas, kas tev, arī ilgus gadus strādājot televīzijā, publisko pasākumu sektorā, kas ir tev pašam tā ieslēgšanās poga, kā mēs zinām pasākumu vadītājiem, cilvēkiem, kur mīl publiski runāt, mums ir tās on-off pogas. Jā. Kas tev ir iekšēji tā on poga, kurā tu sev uzspied, ko varbūt cilvēki malā nepamana nianses, bet tu nostādi savu prātu tajā virzienā, visi mēs tagad sākam. Jā, man nav tāda konkrēta sagrupēšanās rituāla. Izstrādāju sev katrā kodu rutīnu. Televīzijā ir sava rutīna, pasākumos ir sava. Piemēram, televīzijā mans grupēšanās laiks ir 3 sekundes. Proti, ka man pults režisors rācijā austiņā pasaka 3, 2, 1, ēters. Tajās 3 sekundēs viņas ir, man viņas ļoti, ļoti garas, jo es pārdomāju tajā brīdī vēlreiz to struktūru, kā es sākšu, kurā virzienā mēs iesim, ar kuru es sākšu no cilvēkiem. Lai gan es esmu kā jau uzrakstījis sev uz papīra, bet vēlreiz es pārēju tam visam cauri, jo man ļoti netīk lasīt. Arī pasākumos, ko es vadu, es cenšos, ja nav kaut kas ļoti specifisks vai uzvārdi, sarežģīti, es cenšos parasti nelasīt runāt no galvas. Pasākumos man patīk palēkāt pirms seju skatuvs. Mazliet padzīt pulsu. Es sen atpakaļ skatījos, ir tās Tony Robbins, coach. Zinu, tagad pasaulē moderni visi tie coachi. Man viss liekas diezgan liels bleķis, daudz tās lietas. Bet ja cilvēkiem palīdz, forši. Un es noskatījos vienu filmu par viņu sen atpakaļ. Un viņš vienmēr vadīja līdzi tādu mazu batutiņu, kura 2 pēdas uzlika. Un viņš pirms skatuves vienmēr nolika to batutiņu un 5 minūtes palēkāja. Mazliet uzdzen pulsu tādā anaerobā slodzi. Un es toreiz pamēģināšu, bija interesanti. Un reāli labi sajūta. Tu uzdēji bišķiņā lielāku draivu. Līdzīgi kā salīdzinājumu modelis, kas iet modes skatēs, viņas aizskatuvēs iet uz vietas līdzīgi kā zaldāti, kas soļo uz vietas. Lai tu neizietu bez ritma ārā. Jo tā modelēm arī, ka viņas stāv aizskatuvē, viņām ir jau ar pirmo soli jābūt ritmā, ka viņas iznāk ārā skatītāja priekšā. Tāpat līdzīgi arī vadītājiem. Arī viņiem jāiziet ritmā.
kaut tāda konkrētā pasākuma. Un es tā daru, un man reāli palīdz. Ļoti labi vārdu pieminēja ritms. Kas ir varbūt viena no lietām, kas tevi beidzamajā laikā varbūt neplānot ir izsitus no ritma? Politika. Ok. Jā. Bet, ja tas ir pasākums, tu vādi, kas ir varbūt bijis tā pirmā lieta, piemēram, kāzās, ko tas noķērs, kas varbūt tevi ir izsitis tā no ierindas? Jā, es neteikšu, kurš pasākums un kam tas bija. Ja man bija jāvada vēl viens pasākums tam klientam uz pēc, es nevadīšu. Jā, es teicu, atvainojos, es nevadīšu, es negrasos sev pazemot. Ka klients pasākumu laikā maina scenāriju. Un kaut ko tev suflē ar lūpām, saka tagad tas, vai atļaujas uznākt uz skatuves, ka tu vadi. Un tajā pasākumā bija ļoti augsts permanents cilvēki. Un es tam klientam saku, šādi nedara. Tā nedrīkst darīt. Mums ir bijušas nedēļām ilga laiks. Kā ir, tā ir. Kāds ir scenārijs, tā strādājam. Es viņu iznesīšu tā, lai viens nezinātu, kas tur ir. Jo, kā Valdis Mēders saka, neviens jau nezina, kas tur rakstīts ir. Tu tikai zini, un producents vēl būtu daži cilvēki. Dari pārliecinoši, un viss būs kārtībā. Pat ir kaut kāds kļūdas, nepamanīs nec to. Viņam neinteresē. Jā, un tas ir tik izsit no sliedēm. Lai cik tu esi profesionāls, bet es to skatījos vienkārši kā uz necieņu par tavu darbu. Ja tu esi veltījis laiku, tu esi gatavojies, un tas, kas ir runāts un darīts, tiek pēkšņi mainīts. Ok, ir force majeure situācijas, dažādas, viss kaut kas ir. Ja tu redzi, ka tas jau ir sistemātiski, tas pasākums vienkārši sarežģīts un garš, tad kaut kas nav kārtībā. Ja, un tā vairs nav mana vaina, tad nav jēgas sev pazemot. Tu vienkārši saka nē. Pirmā bija super maiga. Jā. Es teiktu, es saviem bērniem varētu dot to pirmo. Īstenībā šo arī. Tu neesi kautrējies arī intervijās iepriekš teikt, ka bērnībā, īstenībā jau kopš bērnības tu esi bijis uz skatuves. Tie ir bijuši dzejas konkursi, publiskās runas lietas, kas vēlāk, protams, pārauga laikam ejot arī pasākumu vadīšanā. Jā. Kāda bija tava motivācija, ko tādu vispār uzsākt? Tāpēc, ka bieži vien sevišķi skolas laikā tie talanti, apslēptie dārgakmeņi jau ir apslēpti. Bet kā tu pēkšņi saprati, ka šis ir tas, kas tev labi sanāk un ka tas tev dzīvē palīdzēs? Es būšu atklāts, nesapratu. Un vienkārši man paveicās dzīvē, tā aizgāja ceļš. Un tas nebija apzināts. Tas, kur es esmu šobrīd, vispār nebija apzināts ceļš. Skaidrs, ka tā bija kaut kāda tā brīža izvēle, jā vai nē. Bet, ja es teiktu nopietni, ka tas bija mērķtiecīgi, uz ko es gribēju iet, es gribēju būvēt māju, es gribēju būvēt daudzdzīvokļu mājas. Jā, es laikam par to aizdomājos. Jo reāli varētu iet un darīt. Bet tikai jānokārto certifikātu. Bet no tām lietām, ja mēs paskatāmies uz bērnību, šiem te konkursiem, skolotājiem, kur, protams, mums arī ieliek pamatus absolūti. Kas ir varbūt tā viena lieta vai tā viena skolotāja vai skolotājs, kas ir tev atstājis visdziļākās pēdas tajā tavā karjerā šobrīd, ko tu novērtē tagad, kad tu atskaties, jā, šis skolotājs man tiešām ir kaut ko tādu devis, ko es visu mūžu paturu līdzi? Laikam pirmais, viņš man nebija tieši kā skolotājs, viņš man bija aktieru policiņu pasniedzējs. Tas ir Valmieras drāmas teātra aktieris Krišjānis Salmiņš. Fantastisks aktieris, super talantīgs, režisors arī. Ievēja puķē virs valmierieši, jo es Valmierā mācījos. Un viņš bija tāds, kas iedeva to skatuves sajūtu, viņš man iemācīja nekautrēties no sevis tik daudz. Jo mēs katrs ļoti daudz domājam, ko par mums domās citi. Es to televīzijā redzēju katru dienu. Principā, tiem, kas ir atnācis kāds jauns, tas, ko es ar cilvēku pastrādāju, es viņam mēģināju iedot to, ka nedomā tik daudz, ko domā citi par tevi. Izmēr ka nedomā par tevi nemaz. Tas ir tavs pieņēmums, kur tu iebloķē sevi tajā savā pieņēmumā, un tad tu sastingsti, tu nespēji elpot. Viss iet tā kā uz īso, automāti izsitās ārā. Tik. Un otrs vīrs, lai viņam viegls smiltis, mans vēstures skolotājs, tāds kārtīgs latvietis, viņš bija tāds ritīgs līdz kaulam, Ģirds Zālīts. Jā. 2 veči, īstenībā, man tā pietrūka skolās. Es baudīju veču skolā, kad veči māca. Man patīk skolotājs arī, kas ir sievietes, bet man tā patika veču piegājiens. Mums bija arī amatmācības vīrietis. Man tās stundas, pat ja man pat neinteresē, man viņas reāli patika, tāpēc, ka
Nu, vecim bija cits stils, no tādas ne tik sievišķās puses. Un tas arī šodien, manuprāt, skolās reāli iztrūkst. Mums reāli vajag skolās arī večus. Absolūti vajag arī tikpat daudz sievietes, bet jābūt līdzsvaram ir. Un to var redzēt sabiedrībā. Es atceros, tu pieminēji par vēsturi, un kas interesanti, man vēsturi skolā arī mācīja kungs. Bija fantastisks skolotājs, un mēs katru vēstures stundu sākām ar tā saucamo rīta rosmu, ar izkustēšanos. Mēs visi izratojāmies, paņēmām, un viņam bija ļoti interesants pasniegšanas stils. Viņš tā saka, pirmais punkts, apakšpunkti, kas mēs drukājam, rakstām, pierakstām kladēs, burtnīcās. Un no sākuma skolas laikā tu tā domā, kāpēc es to daru? Kāda no tā ir pievienotā vērtība? Un tad, kad es pēc vairākiem gadiem atradu pie vecākiem to savu pierastu kladi, izlasīju, ko viņš mums bija gatavojis, ko mēs rakstījām, un saprotu, cik tas bija īstenībā fantastisks darbs, to, ko viņš darīja, un ko viņš mums iedeva, tas ir cepur nost. Jā. Man vispār, tāds kāds esi tu, tāds kāds esmu es, ir veidojuši tādā mērā mūsu skolotāji. Arī dzīves cilvēku, ko tu satiec dzīvē. Arī varbūt kāds darba devējs, kas tev ir bijis. Jo es tādā savā nomināli īsajā dzīves nogriezienī, es esmu piefiksējis tos cilvēkus, kas man iedevuši kaut kādus iekšējos vērtību pagriezienu punktus, uzskatu pagriezienu punktus un arī tādas motivācijas tā skaitā. Jo ļoti bieži, es pēc sevis tā runāju, ir kaut kas, ko tev gribās izdarīt, un tad tu meklēsi kaut kādas sekundāros lietas, kāpēc neizdarīt. Un tad rāpās kā cilvēks, kas tev pareizi iedod to. Kāds ir bijis diezgan brutāls, ka reāli ļauns pret tevi, ka tu liekas, ienīsti to cilvēku, līdz mūža galam ienīdīs, bet tagad liekas, es sapratu, kāpēc viņš man čakarēja. Man bija viens tās darba devējs. Man liekas, es viņu varētu viņam pa kaklu sadot. Bet šodienā mēs esam forši čami. Es saku, es sapratu, kāpēc tu man zvanīji pēc darba laika un pateici, kāpēc nav izdarīts. Es viņam saku, rīt izdarīšu, atnākšu ātrāk. Nē, tev tas bija jāizdara līdz tam laikam. Tu neesi izdarījis. Atpakaļ uz darbu. Es saku, bet es esmu mājās. Viņš saka, man neinteresē. Atpakaļ uz darbu. Mums gāja kājām atpakaļ uz biroju un darīt tās lietas. Redz? Jā, ar asarām acīs. Un šodienā, ja man kaut kas jāizdara līdz tam laikam, es izdaru. Punkts. Nav diskusija. Jā, un es vienmēr atceros par Mārtiņu. Viņam vārds Mārtiņš, es pats vecīts un tā būs pa kaklu. Un es arī par saviem bērniem šo esmu prasīgs. Un tā kārtība, kad viņi iemācies, viņi vairs neliekās briesmīgi. Tā vienkārši kārtība. Man ļoti patīk arī. Pie tako. Tu jau aizskāri par māju būvēšanu. Bet tu bērnībā domāji par aktieru lietām, un tev pēc tam ceļā aizveda arī par būvniecības lietām. Bet sākumā tu izvēlējies būvniecību kā pamatdarbu, vai ne? Sākumā. Jo tu esi teicis arī kādā intervijā baigi foršo frāzi, jo māksliniekiem ar naudu ir švaki. Jā. Tāda bija tev frāze. Kad tu dzīvē pirmo reizi izvēlējies drošību, jeb drošības spilveni, ja mēs to tā varam teikt, pār savu sapni? Tā. Man jāpadomā, pagaid tā. Tas bija tāds fundamentālais, ko tu minēji, tas bija 9. klases. Jā. Un pēc tam es esmu... Un pēc tam nākamais bija jau... Atcerēšos? Es neatceros pretī. Pirms televīzijas tieši, jo es dzīvoju ļoti labā tādā komfortā. Un man piedāvāja darbu televīzijā, bija kastings. Un tikai teica, mēs gribētu, lai tu nāc un stāsti, ka varētu būt forši. Un tu varētu darboties. Un es biju foršā darba vietā labā algu, ar saviem bonusiem, tur apdrošināšanām, apmaksātām pusdienām. Viss bija kolosāli, wow. Un man bija jāiet divreiz mazāku atalgojumu. Toreiz es daudz naktis domāju, kā tagad būs, kā es izdzīvošu. Un es pieņēmu lēmumu, es domāju, zini kā, kad tad, ja ne tagad, tajā mirklī. Un es lēmumu pieņēmu. Un šobrīd atkal es esmu tajā pašā punktā, tikai citā jautājumā. Tas lēmums, ko es tagad pieņēmu šajā gadā,
Viņš arī nebija vienkārši. Kāds domā, ka tas nav tā, tu jau saudz kopā. Protams. Ar rutīnu, ar cilvēkiem, ar kolēģiem. Ar pieradumu. Ar visu. Un Man pats galvenais arī ar atbildību. Nu jā, atbildība skaidrs, kā tev ir bērni, tev ir ģimene jāuztur. Un viss pārējais, tu domā par to vienkārši citās kategorijās tajā brīdī. Un tu tev atnāk piedāvājums, hei, apēdam nākamo visu stilbiņu, tu domā, pēc, un kas būs, ja es apēdīšu viņu? Jo es varu arī atteikties no viņa. Baigā dilēma iekšējā. Viņi ir, un tad viņi saliek blenderī tev visas emocijas. Bet tagad, tad, kad tu patini atpakaļ filmu uz to mirkli, ko tu teici, tu biji tā pirmā lēmuma krustcelēs. Jā. Vai tev ir bijis kaut mirkli nožēlu par to, ka tu izdarīji pareizo lēmumu vai ne? Nereiz. Nereizi? Nereiz. Tad jau tas ir bijis pareizais lēmums. Jā. Nereiz. Man ir draugi prasījuši, vai tu nožēlo, un tā es saku, nē. Absolūti. Arī tie draugi, kuriem es varēju toreiz tālāk doties par to būvniecību, jo mēs bijām kopā visi. Jo es vienīgais aizgāju projām. Jā, tajā reizē pie krīzes gada. Un tas bija interesanti. Viņi joprojām visi ir, un mēs laikam satiekamies, kur celdam vēl kaut kas. Tad viņi prasa, kā bija? Nē, absolūti nē. Iepriekšējā mēs sajūtu pēcgaršu asumiņu. Reāli ļoti abols. Ļoti labi. Īstenībā, ja mēs tā skatāmies uz taviem karjeras soļiem, tu esi darījis daudz dažādas lietas. Arēnā Rīga, tu, man liekas, es tirgoju hotdogus. Jā, bijis izaudzis par galveno bārmeni, ja mēs tā varam teikt. Tad tur iedalās kā jaunākais bārmeņu paradīgs. Bet tas laika posms, ko tu pavadīji šajos arēnas pasākumos, darbs ar cilvēkiem tieši tā, 1 pret 1, ļoti strauji. Ko tev šīs laika posms iemācīja un deva par labu taviem tālākajiem darbības soļiem televīzijā? Es teiktu, kā minimums bakalaura grāds komunikācijā. Lai piedod sociālo zinātņu fakultāti, bet praktisks darbs, kur tu reāli izmanto savas prasmes vai mācies, viņas skatoties, kā citi to dara. Jo amatniekiem ir tās labs teiciens, ka amatu nevis māca zellim māceklis, bet amatu zog. Un tāds metaforisks apzīmējums. Jo tu reāli skaties, kā otrs dara, atdarini, un ļoti bieži tu dari to pašu, tikai jau ieliekot kaut kādu savu domu, stilu, manieri. Jā, un tieši pats arī bija tajā komunikācijā. Man bija iespēja strādāt kopā ar, tur bija izcili bārmeņi arī tajā laikā. Ļoti labi. Jo es arī Hedonijā vienīši maz brīdi pastrādāju, kas gāja jau noreitā, bet tas bija tāds kulta vieta, bāra kulta vieta Rīgā. Jā, uz, laikam bija Lašplēšī, laikam es nemaldos, jā. Un tu redzi, kā tajā brīdī, kā strādāja top bārmeņi Latvijas. Cik viņi ir, maniera, stils, jā, gaume, kā viņš to dara. Tas nav vienkārši, tur saliec. Paņemam un sajaucam dzērienus kopā, jā. Nē, tas dzēriens vispār 3. prioritātē. Primārais ir mūsu attiecības. Klients ar to, jā, un es skatījos un baudīju, kā viņi strādā. Wow. Nu redz, un tā komunikācija, viņi atkal tev iemāc būt drošam par to, ko tu saki, dari. Un es arī jauniešiem to saku, piemēram, izcils darbs, manuprāt, ir pirmā kursa studentam strādāt par degustētāju Rimčukos vai Maksimā. Zini, stāv jaunieši tiem stāv. Es ar to darīju, kā es to laikā sākumā. Vienkārši izcili, jo tā publika, kas tur iet garām, un tur ir visa amplitūda. Ja? Tur ir sākot no Satversmes tiesnešiem, beidzot, visu cieņu arī, kādam Rimi apkopēja vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas arī darbs. Bet tur ir visa amplitūda, un visi nāk tev garām, un visiem tev ir jāatrod veids, kā viņu uzrunāt. Jā. Tā nevienā praksē nevarēja mācīties. Es jauniešiem saku, jums piedāvā darbiņu kaut kādu, ejiet, darat. Un jūs pēc tam sapratīsiet, kā tas viss kopā. Bet, kā pirmiem kursu studentiem un pārējiem, viņiem gribās visu uzreiz. Tas ir viens. Un tad, kad tu pēc tam atskaties uz to, kā jau es pieminēju arī par vēstures skolotāju, tad, kad pēc vairākiem gadiem tu atskaties uz tiem soļiem, kā viņš mūs mācīja, ko mēs darījām, un tikai tad tu saproti, kāpēc viņš tieši to tā arī darīja. Precīzi. Man viena atziņa,
ka gan personiskā izaugsmē, gan jau kamā citā, ir kaut kādi tādi attīstības, evolūcijas posmi, kurus tu nevari pārlikt. Tev ir vienkārši tam pakāpienam jāuzkāp. Un tur uz tā pakāpiena ir foršas lietas, tur ir arī neforšas lietas, un tad teik tālāk. Nu, šis jau mani baida mazliet, jā. Tu strādājies arī noliktavā. Un tajos brīžos briesmīgs darbs, vai ne? Kā tev te licies? Jo, kā bieži vien saka, katram cilvēkam tas viņa darbiņš viņu pašu atrod. Tas labākais. Bet tajā brīdī, kad tu strādāji noliktavā, un tu teici, ka tev ir pietrūkusi komunikācija ar cilvēkiem, tu jūties tiešām iespiests pagrabā, tikai viens, bet kas tev tajā laikā palīdzēja izaugt kā cilvēkam, ko tu novērtēji arī no tā savu posmu, kad tu strādāji šādu veidu darbu, kas absolūti redzot šobrīd tevi, neliktos nekad dzīvē, ka tu kaut ko tādu būtu darījis. Jā, tas arī bija tādā, nebija darba. Uzreiz pēc ekonomiskās krīzes tā visa būvniecība bija beigusies. Mēs tur bijām visi bankrotējuši un viss bija slikti. Visus instrumentus, ko mēs varējām, mēs visus pārdevām un tā, jo vienkārši nebija naudas. Un tad es lūdzu draugam, kurš te uzņēmā strādāja, vai viņiem nav kaut kāda darbieta. Jā, un tad es aizgāju tur strādāt. Tas bija uzreiz īsti pēc studijām. Bet ko es tur iemācījos? Es iemācījos grāmatvedības sistēmu, kā ar viņu strādāt. Un es iemācījos taisīt inventarizācijas, kas man bija līdzīgi kā, iet gudrības zobu izraut reiz mēnesī. Tas bija briesmīgi, jā. Briesmīgi. Man nav ko salīdzināt. Es domāju, šo mērķi ēst ar lielāku baudu nekā inventarizāciju taisīt. Jā, es saprotu, ka tas nav manējs. Nekādā ziņā sēdēt noliktavā, veikt uzskaitas kaut kādas atlikumus rēķināt. Man šķiet tik garlaicīgs, bezjēdzīgs darbs. Kādam viņš jādara. Bet šodienā man šķiet, ka to daudz jau nedara vairs cilvēks. To reāli izdara sistēma. Automatizācija. Jā. Ja tu paņem šo preci no noliktavas, tad tu zini, automāts viņi ir, sistēma viņu atņem nost. Jā, bet džābi, kā saka. Jā, ja vajag, es esmu gatavs darīt jebkādu darbu. Jo, ja vajadzētu, es arī varētu mierīgi Rīgā apļaut pieturas un ar trimeri, lai pabarot savu ģimeni. Nebaidos darbu. Man liekas, tā ir lielākā problēma. Vispār mūsdienās cilvēki negrib strādāt. Man šķiet, ka tik aplam ir sēdēt uz kaut kādiem pabalstiem. Ja tev ir divas rokas un kājas, un tu kusties, un tu vari nopelnīt pats iztiku. Man bija viena diezgan sāpīga vilšanās. Mazs starp stāsts par vienu puisi. Man laukos strādāja veči, un viens vecis, kuram bija jāapļauj trimeri zāli, viņš iepriekšējā dienā dzērumā nocirta pirkstu. Viņš man zvanīja, saka, nebūšu darbā, es saku, kas noticis? Viņš saka, nocirta pirkstu. Es saku, kuru? Viņš saka, to, kur gāzīti spiež. Labi, slimības tā. Un es senukajā pirku būvmateriālus, un pie manis pienāk pie logas, piebrauc puisis, kurmēms puisis. Un rāda zīmīt, ka viņš ir kurmēms, vai nevar nozajot naudu. Es izkāpu ārā, un viņš ir man augu druknoks, stiprs čels tāds. Un es saprotu, kā es kaut ko prasu, viņš man nesaprot. Es piedod, un es rakstīju viņam tā kā īziņā. Un es saku, vai tev nav darba? Tu izties, ka varētu reāli strādāt. Es saku, man laukos ir 3 vai 4 dienas darbs. Braucam strādāšu. Paši samaksāšu pusdienas, visas 3 dienā ēšanas. Viņš saka, padomās. Es saku, ok, padomās, iešu veiklā, nākšu ārā, tad paņems savu lēmumu, pateiks man. Viņš saka, ok, mamma atļauj. Es saku, super. Viņš saka, bet man vajadzētu mānces paņemt, aizbrauc viņu uz mājām, ar mammu sasveicinos caur logu, viņš paņem savus mānces, es viņu aizvedu uz laukiem. Pats viņam vēl pabaroja vēl lidiņā, vēl viņš arī paēda, nočučēja. Viņš tagad pļauj to zāli, un pusdienu viņš nopļaus. Viņš vakarā saka, pa maz tu man maksā. Es saku, bet maksā pat kā visiem večiem. Es saku, labi. Pielikšu klāt. Piečukiņu. Pielikam klāt. Viņš man nākamajā atkal sauc. Viņš saka, klausies, es braucu projām, tu atkal maz maksāju. Un es viņam saku, zini kā vecīt?
Un tad es rakstīju divus vārdus, neteikšu viņus ēterā. Jā. Viņš vienkārši nometa trimeri, nometa uzkabi, paņēma savu maisu. Viņš man pateica aiziet uz mani uz autobusu. Es viņam rakstīju vēlreiz tos pašus vārdus, un viņš aizgāja. Jā. Tā stāsta morāli tāda, ka es pēc tam atšifrēju visu to stāstu, es sapratu, kas viņš ir. Un tur uzbruka visas tā kurmēmo biedrības, ko es tur nicinu viņus sadāk. Es saku, viņš reāli sēž pabalstiem un ubago. Viņam nekādas pabalsts nevajadzētu dot, viņam ir jāstrādā, viņš tā kā zirgs spēcīgs ir. Es sēžu uz pabalstiem. Ok, kurmēms, jā, viņam ir jāsņem kaut kāds pabalsts, ko valsts noteikusi. Bet tu nevar audzēt dīgdieņus. Mums nav vieta dīgdieņiem. Maz atkāp. Aiziet. Pēdējo es jau ilgāk jūtu jau. Ilgus gadus neatņemam tā dzīves sastāvdaļa bija, protams, preses klubs. Jā. Agrāk sagatavošanās darbi noteikti visa diena, pētīt cilvēkus, darbs ar producentu, ar filmētājiem, ar visu pārējo. Vēlāk, tur, kad tas viss jau vilciens uzliekās kārtīgi uz sliedēm, tad sagatavošanās, protams, mazāk laika posmu tev aizņem. Ko tev šis dzīves posms no tāda sagatavošanās mirkļiem, sistematizēšana, ko tev tas ir iemācījis un padarījis vieglāku? Kā tu teici, sagatavoties 3 sekundes, 3, 2, 1 ēters, Jā. bet šis izpētes periods ar no agrāk šīm te visas dienas sagatavošanās līdz burtiski 2-3 stundas vai pat mazāk. Tie gadi, jā. Tas, secinās viens, ka tu nekad nevari būt par daudz sagatavojies. Jo vienmēr kaut kas izpeldēja ārā, kur tāds, šo es nezinu. Un tajā brīdī, kad tu nezini, tad tu klusē. Vienmēr bija kaut kādas jautājumi, tīpaši par finansēm vai izglītības tēmām, kas tās nav man tuvākās. Kurās es orientējos, un viņas ir pietiekoši sarežģītas. Arī veselības aprūpes jautājumi. Ja kā jums šeit, tur vienkārši saka, nē, tā nav. Jūs vienkārši nesaprotat, kas tur jāskārto. Man arī bija tā, ka es izlasu konkrēto jautājumu par veselības aprūpi. Un es tagad to sarunu vedu, un tas sarunu biedrs pasaka kaut ko tādu. Es saprotu, tas ir svarīgi, ko viņš pasaka, bet es nesaprotu. Un vienkārši nezinu, kas tāds ir. Un tad saprotu, pats, ko viņš to ir domājis? Jā. Un tajā brīdī tu vienkārši tu klusē. Klusē un māja ar galvu. Tā ir, jā. Es domāju, katram tā ir. Ja viņš tā saka, tā nav, es neticu. Visiem tā ir. Un otrs ir, ka tu iemācies sagatavoties un pastarpināt kaut kur. Es ļoti daudz izmantoju sociālos tīklus, lai gatavotos. Proti, tā laikā Twitters X, Facebooks, tā skaitā, arī Instagrams. Un tur es darīju tā, ka es pa laikam kaut kur vai es pirms miega parasti lasu grāmatu, bet vēl pirms tam es paskroloju cauri un es taisīju print screens. Bet tā kā print screen mapi, kad diena čap. Un tā kā nākamā diena, tu apmēram, tā ziņai kaut kāds cikls ir. Baigi reti, ka tā ziņa parādās un es pazūdu. Un viņi parādās, tad viņi kāds apmurrā, vēl apmurrā un tad viņi iet kaut kur nebūtībā. Un tad es vienmēr vilku no tās mapes ārā kaut kāds sarunu virziens, ko es varētu izmantot. Jo tas, ko iedod mākslīgais intelekts, kas varbūt kādreiz nebija tik daudz, tas tagad palīdz daudz vairāk. Bet arī nē, jo cilvēka personiskais viedoklis, tā viņa emocija, ko viņš uzraksta, viņi ir vērtīgāk nekā tas ChatGPT kaut kāds. Uzrakst man 10 jautājumus. Tā nav. Viņa Pēdību runājot vispār. Viņa nekam nedara, precīzi. Dara, jā, bet tas pirmā vērtība ir diezgan maza. Un tad es tā vienmēr darīju. Es joprojām tā daru. Joprojām es taisu printskīnus, un man ir mana kāzu ideja mape, man ir mana korporatīvā mape. Jā, printskīns mapē. Un tad sakrājās kaut kādam laikam, un tad izēja cauri. Jā. Kāzām tīpaši, tagad šobrīd tas posms, kad tos ir sākusies, principā, kāzu sezona, un tu liec kopā scenārijus, un es cenšos katrai vasarai tām kāzām salikt dažādākas. Man pašam apnīk, jo reāli apnīk.
Es nezinu, kā. Zinu, ka ir džeka meitenes, kas dara vienu to pašu tur entos gadus. Es nezinu, kā var darīt. Labi, ir grupas arī dzied. Prātā arī 30 gadus dzien Spoguļs. Nu jā, bet tā ir dziesma. Viņš taimā katrā izklausās savādāk. Tagad tu saliec setlistu pārējo mūzikai, tas ir mazliet savādāk. Jo mūziķis tomēr pamaina, tev ir kaut kas aktuālāks, sezonālāks, tev kaut kas ienāk. Jo vienu to pašu man riebjās rutīna. Un tuliņās tev rutīna pavisam noteikti nebūs pie šeienes. Pirmkārtām apsveic ar to, ka mēs esam pārpusē. Jā. Bet tas ir vienīgais pozitīvais, kas šobrīd mūs Jo man šobrīd man dedzina, jā. Nu, aiziet priekājiem. Sāc tu. Droši. Es gribu pastīties tavu seju. No. Es varbūt nomaskēšu. Šis iesit, jā? Wow. Bet pagaidām, kamēr tu mēģini saņemties, televīzija. Būtiski ņiprāks. Šis ir spēriens, Jā. un es mēģinu arī noturēt sevi šeit, rāmī. Tev šobrīd pavisam noteikti nav ieslēdzies blackouts. Nē. Bet blackouts ir ne tikai televīzijai pasākumu lietās, tā, ka tev izsit kaut kas no ierindas, bet kas ir tas, kā tu televīzijā, tā, kā tu pieminēji, tev ir pacēls kā šis izglītības vai finansu jautājums, kurā tu varbūt nesaproti, ko viesi līdz galam mēģinās pateikt. Kā tu mēģini iziet no šīs situācijas laukā ar humoru? Kā šobrīd tu mēģini, būtu, ka nekas traks jau noticis ar šo mērķi. Wow. Bet, jā, kas tev sanāk? Man iet tālāk un tālāk. Šis ir karsts, bet garšīgi. Labais. Droši turpini. Es jau apēdu 2 gabalus. Es jau baidos, kas būs ar to sakarpanču. Atceries, tu man esi otrais bez intervāla. Bet kā tev patīk? Visu cieņu. Baigi dedzina. To mēs. Man liekas galva. Wow. Tā ir funk and hot, vai ne? Jā. Bet mēģināt atgriezties pie jautājuma, ar ko no blackout situācijām, ar humoru, kā tu sevi ievelc atpakaļ tajā rāmī, lai tas blackouts ātrāk tev pazūd prom un tad atkal atgriezies uz sliedēm, tā kā šobrīd ir sāpīgi, bet tas viss ar laiku pazudīs. Bet ne blackouts, kur tev ir 5 sekundes laika atgriezties. Man prasi, pagaid, es nevaru tev uztvert tagad. Vat, es āžojos, malojos. Un televīzija ir īpaši tagad strādā tiešraides režīmā. Regulāri notiek kaut kādi ČP. Vai tie ir kaut kādi tiešie pieslēgumi kolēģiem no kaut kāda karstā punkta? Vai pēkšņi uzkarā sistēmā kaut kas? Jo, lai es atcerētos, tādu, kur es pats esmu baigi nokļūdījies. Īsti tā nav. Ir kļūdas ir bijušas tik daudz, bet tā, ka tu ļoti sev pazemoji, ir bijis diezgan maz. Jo es vienmēr esmu centies labi sagatavoties, jo tad man jau tāda drošība. Man ir bijušas reizes, kad tu nesagatavojies, es vēl pazeršos. Un tu pat aizsmēji ēterā, man ir tādas reizes bijušas. Un tur kaut konferences aizkavēs vēl kaut kas ir īstē. Un tad tu reāli improvizē. Un tad tu sajauc kaut ko. Un tad tev lamā par to, ka tu esi pateicis nepatiesu faktu. Faktčekis tevi uzbrūk uzreiz, jo tu esi tautas ienaidnieks tajā brīdī. Un tas ir grūti. Un tas uzdara stresu tajā pašā ēterā arī. Bailes nekļūdīties. Wow! Bet, lai es teiktu, ka būtu tāds... Es godīgi sakot, neatceros tādu baigi brīdi, kur tu esi ritīgi pazemojies. Bet nepazemojies. Vairāk ir blackouts, tad, kad tev aiziet smadzenes kaut kur absolūti Jā, es saprotu, ko tu citur, un tu jautā. mēģini atnākt atpakaļ. Man nav bijis televīzijā, man bija vienā pasākumā. Tas bija milzīgs liels pasākums, ļoti dārgs pasākums.
Un mums bija pat bijis mēģinājums, un producenti man aizskatuvē saka, sākam. Es uzēju uz skatavus un atklāju pasākumu. Un tajā brīdī, kad es sāku runāt, sākās strūklaku šovs man priekšā. Un es saprotu, ka bāc, sākam nozīmē, sākam strūklaku šovu, kas maksāja 11,000, tur dažas minūtes. Nu, wow, iespaidīgs šovs. Zālē ir simtiem cilvēku. Un es tagad runāju, un man tās strūklakas šaujās priekšā. Un es saprotu, ka es nedrīkstu sevi nodot, ka kaut kas nav pareizi. Un manai brīdī blackouts, un es nezinu, kā es nopaļoju savu domu. Un kā lai es... Baudiet! Nu, tur es jau biju iesācis jau tēmu, es biju iegājis jau bams, un bija tāds... Bam. Un es godīgi sakot, es vairs neatceros, kā es to nopaļoju. Bet kaut kā es to nopaļoju. Un es apaļojot, es perifēru redzu, es redzu pasākumu producentu, kura man māja. Viņi saka, nāc malā. Un es jau viņai nevaru pateikt, pagaidzi nopaļošu domu, tad es nākšu. Jā. Un, protams, klients zināja to, ka šovs sākās ar strūklaku. Palaid vēlreiz vēlāk. Jā, un tad es viņam teicu, ka, ja jūs uzskatāt, ka nav jāmaksā, tad nemaksājiet. Jā, man samaksāja toreiz. Man 2 reizes dzīvē tā bijis, ka es saku, ka jūs uzskatāt, ka nevajag maksāt, nemaksājiet. Ka es reāli, man bija kauns, ko es izdarīju. Es brutāli kļūdījos, ko nedrīkst vienkārši pieļaut tādas kļūdas. Bet tā ir. Vienreiz kāds nokavēju, netīšām. Vienkārši sajaucu datumu, ierakstīju telefonā. Tā iemesla dēļ, ka es biju ārzemēs, tad brīdī, ka tās kāzas spīja, un tur bija cita laika zona. Es vienkārši nebiju piefiksējis. Mēs komunicējām pusgadu par tām kāzām, un es braucu svētdienā uz jūru, bērni guļ mašīnā, man jālas ārā, un man zvana producenti. Es saku, kur tu esi? Es saku, kā, brauc uz jūru? Viņš saka, Aivi, pēc 15 minūtēm sākās ceremonija, tu viņu vadi. Un tajā brīdī, un es 2 stundas no tās vietas. Jā, briesmīgi sajūta. Man savulaik laikam Rīgā bija līdzīgas norises vietas, nevis līdzīgas norises vietas, bet norises vietas ar ļoti līdzīgiem nosaukumiem. Un es aizbraucu uz nepareizo. Es uzkrāmējos, visu daru, tūliņās jāsākās pasākumam. Un viņš arī jautā, protams, kas tu esi? Es saku, kā man ir tikos, tas pasākums jāsākās arī pēc pusstundas. Un pasaka, bet šī nav īstā vieta, un man ir bāds, un man pēc pusstundas ir jābūt tur. Nu arī, protams, pa galvu, pa kaklu, bet... Been there, done that, tā kā, jā. Pozitīvais, ka nav ziepjūdens. Kā tu biji minējis, bieži vien, zini kā, ņemot vērā, ka tu esi ilgus gadus bijis televīzijas ētera seja, un pie tevis reizi vien ir atnākuši ciemos, es pat varētu teikt, grūti viesi, kuri atnāk ar, ne tikai ar savu attieksmi, ar visu pārējo. Kā tev ir bijis viņus mēģināt dabūt šajā te sarunas rāmī iekšā? Jo bieži vien viņi mēģina aizslīdēt projām, runāt savu tēmu. Kā tu viņus, šo te grūtos viesus, mēģini dabūt atpakaļ rāmī, ko tev paredz raidījums kā tāds? Kā kuru? Jā. Ir tādi jau, tu jau zini, ka viņš nāk mērķi pateikt kādu savu vēstījumu. Viņam tie tavu jautājumu diezgan sekundāri. Un tad tu kādu varbūt bišķiņ pačakarē. Un tad ir tādi, ļoti daudz bija tādi, kas vienkārši tev uzticās kā personībai. Tev ir labs kontakts ar viņu, ārpus tā ētera. Nevis mākslīgi izveidot, bet vienkārši jums ir kopīgs intereses, kaut saskarsmes punkti, jautājumi, par ko runāt, tēmas, kas nav saistīti ar raidījumu sarunu tematiem. Wow, ka viņš vēlāk kož! Viņš vēlāk kož. Tāpēc tas ir sucker punch. Jā, viņš vēlāk tev iesit. Cik grūti koncentrēties. Tev vispār nekož? Pēc citas izbaudu.
Es cīnos ar šo visu arī. Man patīk vēlreiz tā lieta, kad mēs ar tevi pirms visu šī runājām un komunicējām. Un tu teici, cik ļoti tu mīli asu Man ēdienus. patīk. Var redzēt. Līdz šī. Es biju tik pāri pusē, bija ļoti patīkami. Un tā ir tāda. Bet neviens vēl nav pateicis, stop, mēs beidzam. Tā kā tu arī noteikti gan jau nebūs tas. Nē, mēs aiziesim līdz galam noteikti. Labi, apakaļ par to jautājumu, ko tu mums devi, Ramon. Un ir bijuši gadījumi, ka tev viesis noteikti nāk un tu saproti, ka bācis viņš man tūliņās sāks kāpt virsū uz galvas. Jā. Kā tu no tā aizērējies projām, lai tā saruna atkal aiziet tajās sliedēs, kuras es paredzēju tu kā cilvēks, kurš vada sarunu? Tādā galīgā padošanās variantā es esmu pateicis, ka kurš radījumu vadu es, jautājums uzdod es, tu atbildi viņiem. Jā, līdzīgi kā tu uzdod man jautājums, jā. Nākamais ir bijis, man pa katru viesu tomēr, es esmu arī kaut kādu informāciju savācis. Un tajā manā kabatā un tajā manā mapē stāv pa katru kaut kāds info. Arī to, ko viņi negrib, lai viņiem ēterā pasaka. Un ja es zinu, ka būs nomināli problemātisks viesis, tad man tā mapa vienmēr bijis tuvāk. Un es esmu vienkārši izvilcis kaut ko ārā. Man prieks, ka tu mēģini sakoncentrēties. Jā, ļoti grūti. Jā, un šāda sajūta, kā man ir tagad, man ir bijusi ar Tatjanu Ždanoku. Kas uzzināja, ka nāk uz ēteru, man bija tāds, tieši tāda sajūta, kā ir tagad. Un ir jāsakoncentrēs, bet ļoti, ļoti grūti. Jo es zinu, kāda viņi ir maita, kāda viņi ir riebekle, cik ļoti viņi grib ļaunu mums latviešiem. Tev ir jābūt laipnam pret viņu. Jā, un tu reāli gribētu viņai iepilāt acīs to pēdējo, lai viņai kož. Bet nedrīkst to darīt, jo mēs esam... Bet tev ir jāsaglabā arī savu, protams, seju, savus mugurkauls. Tieši tā, tu neesi lupata. Labi, jā. Tie ir tie grūtākie bijuši. Un otrs ir, ka viesi savstarpēji, ka viņi ķildojās, viņi aizskar personīgi viens otru. Nerunā par jautājumu, bet aiziet jau tādā marginālā. Personālajās, ja? Jā, tas tā margināli prasti ir. Un cik tev reizes ir bijuši gadījumi, ka tev viesis pieceļās pasaka viss, vai arī kāds ir bijis tik ļoti izvests no pacietības, ka viņš vienkārši pats saprot, ka viņš negrib turpināt diskusiju? Divreiz bijis, jā. Bet tas bija stāsts par to, ka viņi vienkārši aizskāra viens otru. Jā, Ilzi, viņi tev to aizgāja projām. Viņi redz, kā viņi saksījās. Un bija vēl viens, man liekas, ka bija tāds Sīvos Ziedris. Baigā! Pēc sakarpāna šis ir vieglāks, vai ne? Jā, es paņēmu arī mizu. Bet tu nezini, kad atnāks skorpions. Jā, es jūtu, nāk. Man liekas, par tevi ļoti maz zināms fakts ir bijis. Un kad es darbojos aerodījumā. Jā, Ar aerodījumu. 3 gadus gandrīz, man liekas. Vai ne? Kas tev tur ir iedevis šo te paliekošo lietu? Vēja tunelis, disciplīnu, to, ko džeki ir darījuši, arī to, kā viņi ir taisījuši gan Tomam Krūzam. Visu es biju blakus tur, jā. Olimpiskajām spēlēm arī taisījuši vēja tuneļus, vispārējo par to fantastisko darbu, ko viņi ir darījuši. Jā. Ko tev tas ar piedoto vērtību, ko tev šī pieredze tev ir darījuši? Jā, es strādāju mārketinga komandā. Mans uzdevums bija veidot 2 veidu saturs. Vienu saturs producēja par saturs, kas ir vajadzīgs izstādēm. Viņi braukā pēc pasaules izstādēm. Tas bija viens, 3 tāds īsumā bija. Pirmais izstādes, otrais bija filmēt projekts, kas ir uzbūvēti, lai izmantot atkal viņas mārketingam, vai arī apmācību video kaut kādu instruktoriem, inženieriem. Tad bija trešā lieta, bija nevis saistīta ar aerodījumu, bet ar Iberbētānu blakus uzņēmumu, kas ir Sigulda Adventures, īpašnieks ir viens. Un tad bija bungijs, gumija lekšana, zēgļa projekts, tur tas, kas lieta. Kurš aiziet līdz pusītē, un tad gaidi, ka tevi atvēlēs vagonīšu apakaļ. Wow! Jā, un tas bija tas. Wow! Oh, Dievs!
Neviens neteica, ka būs viegli. Jā. Nu, un tur mērķis bija pēc būtības, es izpildīju mārketinga komandas mārketinga vadītājs pasūtīju, ko viņiem vajag. Vai arī paši īpašnieki pasūtīja, ko viņiem vajag. Ivars Beitāns, ja kāds nezina, viņš nāk no Kaskadieras, viņš ir Kaskadieras. Jā, rodījuma izveidotājs. Viņš bija profesionāls Kaskadieras. Viens no Latvijas pat pionieriem, atjaunotās Latvijas. Jo rodījumā tie džeki, nu viņi visi bišķiņi traki. Bijušie militāristi, skaidēveri, izpatniecēji, base jumperi, kas las no klintīm ar vāveri. Nu tā komūna, viņi nav standarti. Nu tas nav, man piedod grāmatvēršas, nav grāmatvedības birojas. Tur viss ir ar tādu citu tvērumu pasaules. Un man bija fantastiski tur būt, wow, es baudīju tur būšanu. Jo rodījums deva iespēju būt pasaulē ļoti interesantos punktos. Gan Bahreinā pie šeika, gan Toma Krūza behind the scenes filmēt Warner Brothers studijā Londonā un būt Ķīnā interesantos projektos, gan Šanhajā Disneyland, kas tikko bija uzbūvēta, pasaules lielākā Disneylanda, un mēs tur strādājām, vairākas nedēļas. Bez tam es vēl pusgadu ar ķīniešiem strādāju, jo rodījums, kāpēc viņi ir izdzīvojuši, un kāpēc viņi nenormāli forša kompānija, un es viņiem novēlu vislabāko, ka viņi uzņēmēji, kas domā, kā izdzīvot, jo viņiem bija iespējas daudz nomirt. Viņiem īstenībā vajadzēja būt tai kompānijai beigušai, bet tā komanda ar Ivaru Beitānu priekšgalā, Ivar, čau, draugs, izdzīvoja tikai tāpēc, ka viņi atrada veidus, kā izlīst kaut kur cauri. Un viena no tām lietām, noslēdzot par to, bija, ka bija ļoti dārgi vest inženierus Ķīnu, kas apmāca vietējos inženierus. Mēs domājam, uztaisīsim video manuāli ļoti skrupulozi. Mans darbs bija būtībā biezu grāmatu, kā operēt ar šo iekārtu video Tas formā. esmu no Bībeli, jā. Un es tam veltīju daudz laika, 2 valodās, angļu un ķīniešu valodā. Bet tāds, ka ķīniešu valodā. Ni hao. Rokas netrīc? Nē, man trīc mēli, nu vajag, bet no iekšpuses. Nu, ni hao. Mizu. atkal, kā tu izbaudi? Es netēloju godvārds. Ja kāds domā, ka es tam mažojos, nē. Wow! Какой же? Bieži vien arī sociālajos tīklos ne tikai tu dalies ar to, ka tu esi iesaistījies zemesardzē, un bieži vien tad tu nomaini uzvalku no tā Aivi, kādu mēs esam pieraduši tevi redzēt, un pēc Aivi, kurš arī 12 dienas var padzīvot mežā. Tieši dzīvošu tūtās pēc šīs filmēšanas. Jā, un ko tev šī dalība zemesardzē ir devusi pēdējā laikā, sevišķi raugoties uz tiem notikumiem, kas mums sākās ar to kaimiņu, ko mēs diemžēl nevaram izvēlēties, bet jā, ko tev tas dod? Pārliecība par saviem spēkiem, par to, ka tev jebkurā mirklī ir jābūt vienam no pirmajiem, kas savu zemi ir aizstāvēs. Jā. Nu, pirmkārt, laikam devusi pārliecību, ka ar mums nav tik slikti, kā sociālos tīklos runā komentētāji, kas lielākā daļa viss ir mīkstnieši manā skatījumā. Tagad man atnāca. Paši nevarētu izdarīt pusi no tā, ko dara zemesardzē meitenes, bet mums ir tik jaudīgs džusis zemesardzē. Wow! Kā kožs tagad arī. Un tā pārliecība, kāpēc mums būs kārtībā, jo tā amplitūda cilvēku, kāda tur ir, gan vecuma, gan profesiju, interešu, prasmi, ir neiedomājami. Vajag saprast, un vienībā ir no
Wow! Wow! Un vienība, kā runāt tā deg? Bet ūdens tev nepalīdzēs šobrīd, vismaz ar šo. Un vienība, viņš nav parunā. Vienībai no viršu pārdevējām, beidzot ar Latvijas Energo top inženieriem. Šis ir pa īstam. Šis ir pa īstam. Ja, bet spiežās acis ārā. Zini to sajūtu? Šis nav mans pirmais rodeo. Es zinu. Bet tu turies, braši. Bet atgriežoties pie amplitūdām. Jā. Ne, pī. Ko dedzina? Es domāju, kāds saka, viņam garšo tik kas, un viņš tā ēd ikdienā 100 punktu alojās un moldi. Bet, fundamentāli man zemesardze iedeva to, pēc kā es gāju. Es gāju pēc vienas lietas. Sev. Diezgan, tā, egoistiski sev. Jo es esmu diezgan liels pacifists. Es atvainojos. Dievs! Kad atzina. Man viss tās kariņu lietas un visādi kontrastraiki un visi man nekad nav dzīvē patikuši. Man visas lietas pilnīgs mēsls. Arī esot tajā raudījumā, es tiem militāristiem vienmēr tādu skepsi raudzījos un ar pietāti. Kad viņi man tur sajūsmināti stāstīja par savu misijām, kā viņi tur šauši un durši, man likās, kāpēc? Esmu visi cilvēki. Un tā, kad sākās tas Krievu karš Ukrainā, kad tie mežoņi tur ielīda. Un tad es savilku kopā divus stāstus, ko mana vecā mamma, kas vēl projām dzīvo, un dzīvo tajā istabā, kur viņa piedzimusi. Un guļ tajā pašā istabas stūrī, kur viņa bija tajā brīdī, kad ienāca Krievu zaldāt. Un meklēja viņas tēti, lai izvestu. Un nozaga skapjus, zirgus un visu pārējo. Un tad, kad lasīju ziņas par Ukraiņu, kā tie mežoņi un mērgļi zog visu pēc kārtas un izvaro sievietes, tajā brīdī es sapratu, man vajag zināšanas, lai es nebūtu nejēga tajā brīdī, ja vajadzēs palīdzību mūsu zemē, ģimenei. Un tajā brīdī es nostiprināju to sajūtu, ka ja vajadzēs, es šaušu un paraušu līdzi, cik daudz es varēšu paraut. Arī ar granātu. Jā, bez žēlstības. Un tajā brīdī es sāku draudzēties ar ieročiem un interesēties par ieročiem ļoti. Un šobrīd es esmu jau diezgan labi uzaudzējis tās savas iemaņas un prasmes. Un es nebaidos to darīt. Jā, es varbūt tagad runāju un kāds saka, viņš jau tur mūd un tā tālāk. Jo, es esmu audzis arī Krievu vidē, es zinu, ko nozīmē ar viņiem augt kopā, viņi jūt bailes. Tāpēc man deguns ir šķīps, jo es esmu Krieviem visu dzīvi kāvējis visu jaunību. Un uz šīs pozitīvās nots? Man daudz draugu tiešām ir forši Krievi. Es stāvu un krīt arī viņiem, un viņi zina, ka viņi krīt arī manīm par Latviju. Bet mums ļoti daudz ir tiem, kam nevajadzētu šeit būt. Mēs sakārtosim lēnā garā. Man ir laba sajūta, un mēs dzīvojam drošā valstī. Un stājoties zemesardze ir tik kolosāli, patīkami, inteliģenti, viedi instruktori. Tur nav tā, ka tev tur kāds tur slāna, vēl kaut ko pazemo. Nē, tev palīdz pacelties. Jā, nepalīdz instruktors, palīdz biedrs. Super. Jā, man kā pacifistam, absolūti civilajam, es baudu tur būt priekā. Gods kalpot Latvijai. Un šīs nots, Aivi, apsveic ar to, ka domā līdz karstie jautājumi ir pievarēti. Paldies tev. Paldies tev. Par to, kas Aivi Ceriņu uz savu kameru drošs, kas mūs sagaida tuvākajā laikā par tevi? Tuvākajā laika nogrieznī. Man šī brīža aktuālākais notikums ir 3. bērniņa ienākšana ģimenē. Man tas ir pats svarīgākais, tam es pakārtoju pilnīgi jebko. Viss tiek pakārtots tam. Un es esmu super priecīgs un laimīgs.
un pacelāts. Jā, jo es redzu, kā man lielākai ķipari jau ir paaugušies, un tagad būs trešais. Wow! Jā. Un visbeidzot, premjeras Ants Kubraks, mēs tieši mums bijām tikšanās. Wow! Kad deg! Mēs ejam pusdienas, mēs ko pļāpājam par bērniem. Viņš ir arī kolosāls vecs. Viņam ir sirds tik labā vietā un īstā vietā. Un es zinu, ka viņš dara no sirds, lai mums visiem būtu labi. Parakstos, zinu. Un viņš saka, man tā goda karta. Viņš saka, kas to goda karta? Viņš saka, visādi bonus, tur elektrība lētāka, tur elektromašīnu var atlaid nopirkt, nu tā es tikšu pie goda kartas. Jā, nu labi, tas tā. Tā ir tad virspusē maza lieta. Bet pats svarīgākais, lai piedzimst vesels, laimīgs bērniņš. Jā, tas man pats svarīgākais. Jā, un lai mamma ir laimīga. Jā. Paldies tev! Happy wife, happy life. Jā, Vēl tā amerikāņi saka, ka šito visu ražo. taisnība. Wow! Taisnība. Viss. Paldies tev!